Nu, labrīt visiem. Nu, ko? Sen nav bijis neviens video. Teikt, beidzot, mans telefons ir atpakaļ. Kaut ko filmēsim, kaut ko darīsim. Es atkotu ar man ir tādu foršu ekstra smagajam, kad es viņu tikai autonomu varu palaist attālināt, bet es viņu arī varu pielaist attālināt. Šeit atslēgas. Ko da? Labi, pielaid mašīnu, es tulīt tev lejā. Ja Kristaps no rīta nav dabūjis kafiju, tad Kristaps ir diezgan īgns. Es esmu laikam kritīgs kafijas atkarīgais. Tātad šīs dienas plāns aizbraucam sākumā uz Kalveni. Aizbraucam uz Kalveni, paņemam finieri. Man kaut kāds solīts tur sanāks, mazākā solīts. Tad mēs aizbraucam uz saldu piekrāmēties tālāk un tad braucam uz Kuldīgu. Tas līdz šim ir zināmais dienas plāns, ko mēs darām tālāk. Es īsti nezinu, darbi ir vēl diezgan ko darīt. Bet kaut kā mēģināšu šīs dienas laikā parādīt plus mīnus kāda man ir tā darbdiena. Jo parasti man tas video, kurš citreiz ir tā, kad es jums parādu nedēļu garas notikums vienā video, citreiz tās ir 2 nedēļas. Šodien mēs pamēģināsim visu šo te darbdienu iespiest šajā te vienā video, ko jūs skatīsieties. Visticamāk, kad piekdienas vakarā. Tagad mēs esam Kalvenē. Te uz lauku jābrauc apgriezties. Labi, kad nav nekāds slapjums. Tas lauks ir arī sasalas. Mēs vismaz tur tā čupai apbraucam riņķī. Jo te traktors jau ir iebraukājis pēdas, pievadēja traktors. Tad mēs pa tām pašām pēdām griežamies otrādi, redzu, tur ir čupiņa ar finieru, ko mēs tur krāmējam virsū. Te tikai tā. Muļķīgi tāds grāvīts, tāds dziļāks bišķīt ir. Es pagājušajā nedēļā braucu bez bloķa, tad bija tā, ka riteņi uzsēdās gaisā un bišķīt man uzbuksēja. Tagad arī uzbuksēja bišķīt. Jā, jābrauc tā prātīgi tas grāvs, tāds stīls. Pirmā ir tāreņa, reku, šī čupa ir finieris. Tā. Tas tāds sumpi. Man patīk, ka Skānijas centrā man uztaisīja to pogu. Es iepriekšējā video teicu, kad es pieslēdzu sūkni, ka man nokrīt pa tuškas lejā un apgriezieni paceļās. Teorētiski jau nekas īpaši, un es ar vēl vienu pogu nolaistu pa duškas un tajā pogu uzliku tos apgriezienus, bet parīčīgi no viena podziņa. Nav jau tā, ka es laika ziņā kaut ko baigi uzvinnēju tā darot, bet vienkārši ir forši. Vienīgais vēl joprojām neesmu šito kloķi sataisījis. Tas sanāk, ka es ķeps izlaižu no lejas, bet paceļ es viņus no augšas, jo es pacelt var tikai šo te pusi. Es to daru prieka pēc, bet vai tad tiešām dūmas dziļas sirdī liek pašķelties liesmām? Kur ir mana vieta, kur ir piepildīta dienas stāsta beigās viski slapē nemieru manī? Es to daru prieka pēc, bet vai tad tiešām dūmas dziļas sirdī liek pašķelties liesmām? Kur ir mana vieta, kur ir piepildīta dienas stāsta beigās viskis, kad tas citiem beidzas? Ak, tu redz, kā man ķipa veids. Manas izvēles aizved mani uz 8-7, bet sirdī brīžiem trūkst tie -2-7. Kur treku idejas dzima simtiem, atsaldētais reitena pacens manī mūžam dzīvos cauri laikiem. Es nāku no vietas, kur ar buldozeru supra neizraks. Es eju uz vietu, no kuras daudz nekad neatnāks. Esmu vietā, kurā lietojams jebkas, pohuj vai tā lieta, vai tas cilvēks mazs. Ja tev enerģijas daudz, varbūt dabūsi to piķi kauds, bet ties vai jau kam gan tevi vajag. Tādēļ savus standartus celt sāk, lai pēc gadiem nesat savu, lai jūs celt sāk. Ir no augšu? Jā. Es to daru prieka pēc, bet vai tad tiešām dūmas dziļas sirdī liek pašķelties
liesmam. Kur ir mana vieta, kur ir piepildīta dienas, stāsta beigās viski slāpē nemieru manī. Es to daru prieka pēc, bet vai tad tiešām domas dziļas sirdī liek pašķelties liesmam? Kur ir mana vieta, kur ir piepildīta dienas, stāsta beigās viski slāpē nemieru manī. Šitā ķēžu padarīšana rītīgi man patīk. Protams, viņām ir savs kaut kāds gājiens, nav tā, ka viņas bezgalīgi valkās iekšā. Bet ja tu esi normāli sakrāls, normāli saštrupējis, ja viņš tur nedaudz sasēžās, nu es nezinu, cik viņam tur gājiens kāds. Kā kurai, es nezinu, 30-40 cm gājiens, varbūt pat nav tik daudz. Tad viņi attiecīgi visu laiku tur krauj nospriegot. Tā kā tā, labi laižam uz sauli. Prasīt. Kā ko? Ko tu man jautāji? Man kā tiešām, es tā filmēšu, tad tu tagad iekāds, un es no ārpus tādu nofilmēšu. Viķikam. Tu no ārpus man filmē? Nu, var nofilmēt, ka es iekāpšu iekšā, lai izskatās tā kaut kā foršāk. Jā. Tā mums te visu laiku ar to Emīlu lietu, kad gribās tā foršāk nofilmēt, tad mēs tiešām tā arī runājam. Paga man tagad iekāpt iekšā, man no priekšu nofilmēt, kā man tur nofilmēt pareizāk. Jā, kur ir mans pavadzījums, jāsāk kaut kas rakstīt. Uz to bildpoli. Tāks. Kur mēs tagad esam. Man it kā ir printers un vispārējais mašīnā, bet mēs pagaidām vēl močījām ar... Tagad tā ir kaut kas rītī. Tas ir kaut kāds februāri. Šiem pa datumu. Pasaka telefonam, tos nav. 11. Jā, 11. Datums 21. krau. Šogad, šomēnes izskatās, ka nebūs kāds baigais rekords. Jā, pagad, Fāterim šomēnes nāk dzimēt. Varētu būt. Un arī vārdien. 16. un 25. Viss kopā. Jā. Finieris vārds, uzvārds ir, pavadzība noformēta. Nu jā, šito saliktām mašīnā. Un otrs krautuvs mēs liksim piekabē. Citreiz tā arī noteikti, ka tu nevar, teiksim, vienā krautuvē visu savākt, tu savāc pa vairākām, bet attiecīgi katru sortimentu nodali, nu, lai nejūg kopā un katrs tu savu pavadzību, protams. Tā kā tā kaut kā traķels tik krāmējās. Jā, vispār es pareizi arī pateicu par to, ka mašīnā vairs nekraus, jo mašīnā tagad ir 9,4 un 9,5 uz asīm. Atļautais ir 9,5 līdz 9,5. Tā kā pārējais ir kurā gadījumā viskusies piekabē iekšā. Evo, tu man no ejušām uztaisīji šito ten finieru pavadzību, vai es viņas atkal kaut kur pazaudējis? Skaties, ko tu Omels teiks? Tā es viņus visu laiku čakarēju, tik pīpi virsū. Es nesaprotu, ko Aigars dar, viņš finieru mēģina izvilkt ārā no papīrens. Kaut ko tur pūš virsū. Viņiem rītīgi besīja, ka es viņiem visu laiku pīpinu. Un jo vairāk viņiem besīja, jo vairāk es viņiem pīpinu. Skaties, viņi tagad pienāks tuvāks, it kā velk drēbes, skaties. Tā. Aigars tik kaut kā lineāli nolicis. Tā, šitais finieris ir uzkrāmēts, arī mums tas finieris ir jāuzkrāmē. Tur galā gan ir tariņi, bet te ir finieris. Un jāskatās, kas te notiks, ka viņi uzkrāmēs. Varbūt vēl trešajā krautuvē piekrāmēs. Nu, galā tur būs tā sūdīgi, ka man katru čupiņu būs atsevišķi jāizkrāmē, bet tas tur viss tā visticamāk, ka būs tās 3 pavadzītas. Puika izstājās klubā, ai, līdz 21 dzīvos, ai, nepieskatīs beibe, nebūs mīlestība, gatavība pārvarēt un sadzīvot ar piedzīvot, un nebūs starpība. Brālība viena tā ir noslēgta pakts, brālis no brālis ir šķirī, man vēl iepriekšējā nakts. Aldu guns vienmēr parādīs ceļu, brīdī, kad virzi šķirīs kāds dejos to aizliegto deju fakts. Maldinošs skats no malas balvā, uguns ceļu rādā, būsim vēja brāļus, kas ir līdīs
Iemelevējiem tālo pie preventus un krustelēs mēs neimās nepiestāvs domāt par nākotni tādiem, ka mums nemaz nepiestāv. Cik bieži nāksies mums ielūkoties pagātnē, vai vēlreiz spēsim viens otram piedot, pieļaut tās kļūdas mēs, kā šodien klājās tev mans draugs, mērījācīga dzies tiekstā pelnu trauk, baltā patiesība smelts, kad melu apkārt tik daudz, kad melu tik daudz, gribu ticēt, ka viss ir tā vērts, citu viedoklis man neliekas lēts, mūsu draudzība vienmēr būs svēta. Kā agrā rītā, tā vakarā, kas vēstu. Saņemu drosmi ielūkoties pa zemi, kura manā metā zinu, kā atbrīvo tik taču, ka man iespējas brīnumi ielāvēts, es skati acu spīd. Es lūkojos tevi ar vārtu domu, euforija lieta, tā ir vienas Jābrauc. Kur viņus montēs? Tādien nav laika, un rītā būs no Nīgrandes uz Rubu viena krava, un no Nīgrandes tās pašas vietas uz Jelgavu. Brauc? Es vispār gribu pamīst kaut ko. Kas ir? Un tagad mēs esam trešajā krautuvē, kur mēs piepildīsim atlikušo finieri un laidīsim uz kuldīgu. Maucam. Vispār saules bija redzēt. Valvolains, saulens uzvilka. Kad braucām minerālī, tad mums stokeris iedev šitās. Ne, vai pats valvolaini, es neatceros. Kaut kas iedev. Kā šodien klājās tev mans draugs, mērījācīga dzies tiekstā pelnu trauk, baltā patiesība smelts, kad melu apkārt tik daudz, kad melu tik daudz, gribu ticēt, ka viss ir tā vērts, citu viedoklis man neliekas lēts, mūsu draudzība vienmēr būs svēta. Es galīgi nesapinos meistarībā, es uzrakstīju, ka tas ir tā krautuva, šī krautuva, un pēdējās laikā ir iepriekšējā krautuva. Jo negribētos sajaukt tas sortiments, jo tad arī tam klientam, kā mēs to vedam, tur viss ir atžgārni, un tad beigās ir viss ļoti slikti. Moški ielaišam paēst. Kur? Tajā bistro. Labi. Man vēl tur par to, man regalāmas rullīt, vēl pienākās kaut kāds pāris sēdienreizes. Nu, tev gan noteikti būs pašam jāmaksā. Nāk tā. Bet varētu, taču pusdienas laiks. Un tā pa lielam arī man tā diena paiet, kad tu kaut ko pastrādā, tad tu paiet pusdienas, tad tu atkal pastrādā, tad tu iebrauc paiet kādu hotdogu, kādu kafiju uzēd, atkal pastrādā, un tad tu vēl pa naktis mājās. Ja man parasti ir tā, ka man drausmīgi nepatīk agrie rīt, es darbu sāku tikai 9, bet es to mēģinu kompensēt attiecīgi ilgāk pastrādājot, lai nav tā, ka es 9 sāku un 5 vakarā jau esmu mājās un darbā skaitos, bet it kā nekas baigi nav padarīts. Kā tam piekab? Jo, cik. Man ar tādu būtu bail benzīntankā braukt zem jumta pildīties. Bet nu labi, laižam uz bistro paēst. Centrs stāv. Es nekādu tādu mazu oplīti izrunāt. Taču reāli iet uz lapis lupat. Tu nofotografēji savu porciju tikko? Jā. Kāpēc? Tāpēc? Tur arī filmētījām savējo. Kad viņš iedomājas, ka evolūcijas pakāpienis ir, kad Ilons Masks ir izdomājis galvā iemontēt implantu, ir viss tāds nanotehnoloģijas un tādā garā, ka mums parastiem mirstīgiem cilvēkiem ir nepazaudējams korķītis. Es jūtos tāds ritīgi mūsdienīgs cilvēks.
nepazaudējams kurķītis. Viņi varēja drīzāk izdomāt kaut kādu neiztērējam naudu, bet tev ieskait kontā, un tu vienkārši nevar iztērēt, tā kā pasakā pa vērtiņu. Bet nē, mums ir kurķītis, ko mēs nevaram pazaudēt. Višķies, zini, ka tur nedrīkst parkoties? Vai kas tur tagad notiek? Tur nedrīkst parkoties, praču. Viņš roc Volvo. Volvo saplīs sāreku stumi, vajadzēja pielikt šņoru, aizstumt. Viņš jau viņu nekur neaizstums. Nu, Volvo tiešām nē. Tur jau vienalga cik cilvēki. Es gribēju izbraukt vēl vienu Apple moškiņu aizvilkt līdz staķikam, bet tagad ar kokudēju Apple jāapstāties un nobliķēt satiksmi pavisam labāk. Gan jau viņš kaut kā tiks. Vienīgais, es Volvo esmu pāris reizes dzīvē stūmsiņu. Nenormāli smagi. Tas nav tas pats, kas kaut kādu žurku stumu, to līdz Rīgai kaut vai aizstumu, ja labi grib. Bet nu labi, braucam uz Kuldīgu. Tā, nu Kuldīgā tikko izkrāvām finieri. Tur es, protams, neesmu ne ar vienu saskaņojis kaut kādu filmēšanu, tāpēc tur es neko nenofilmēju, gan jau varbūt nākotnē man izdosies ar viņiem sarunāt, ka viņi man atļauj pafilmēt, bet tagad mēs braucam atpakaļ uz otro krautu, kur mēs bijām, kur mēs Aigaru Tomu satikām. Tur mums jāņem tariņa un tariņa jāved tur padās uz salu. Jāskatās, cik daudz tās tariņas paspēs aizvest. Braucam atpakaļ. Čau! Nu, es ar tariņu tulītās būšu pie tevīm. Labi, dājam. Tikko atšaknījās, ka degviela jāieliek. Es gribēju braukt apakaļ uz krautu, no krautos pēc tam uz Zirņiem jābrauc. Man tur īsti nekur nav nevienas benzīndāmas, kur mēs laimē. Mēs pildam nestē. Tieši tagad, kad es gribu apgriezties, tad nāk mašīnas vien pakaļ otru. Tas slēpnis, tas nesveicina. Bet tas vispār smieklīgi man. Ir vairāk tādi kaut kādi vecie šoferi, kas, zin kā, viņi saskatījušies manas tiktokus. Viņiem liekas, ka es tikai ākstos, nekas nopietnas tur nav. Un tiešām ir vairāk tādi, kas man nesveicina. Es nezinu, ko viņi tur ir iedomājušies, nu gan jau kaut kāds funkcijas tam visam ir. Bet jā, to sveicināšanos citiem ir tā šķidrāk. Bet nu nekas, kas te man jau arī nevajag, lai man visi sveicina. Vienkārši tā ideja kā tāda, liekas, tāda muļķīga. Bet neko, tas viss sūds, lai mums nest uzpildīt degvielu. Vienkārši 809 eiro. Pa lielam tur jau sanāk pusi minerālijas sezonas. Galvenais atcerēties, ka nestē nedrīkst zakt degvielu. Tāpēc, ka te ir kameras. Viņiem ir tāds pakalpojums, ka
ja viņi kamerās redz, ka tu zod, viņi tavam šefam var aizsūtīt video. Nē, reāli, es esmu pāris tādus stāstus dzirdējis, kad šefs pasāc uz pārunām, un es neesmu zodis neko, un šefs un kompī piespiež jau video, ka viens staigā kanām, lai izstātu pat taisnām uz kļūdēs. Tā kā labāk ir aizbraukt uz mežu, un tad tev degviela zaka. Ārkal tā pistola nav sataisīta. Un viens teica, ka šļūta nesot jāizspiež. Jep. Tad baigi lēnāk lietu. Pasaka nav sviests. Nu, tev jādēlā kāds mehāniķis vai kāds inženieris, lai varētu tādu blū ielikt. Pašam jādomā, kā tā būtu. Jo mana galvenais ir korķi viss kārtībā, viņam korķī nāk magnēts, kas tai pistolē tā kā palīdz atvērties. Man teica, ka korķī problēma, bet es lai, teiksim, Liepājā kuldīgā viss kārtībā, saldū man te jātur šļūtā. Kaut atlaid dabūs tagad. Ja, palaid vaļā, viss neiero vairs. Nav sviests, bet Kāpēc viņi nesatājas? Zin kā grūti laika, tā pistole jau maksā kosmos, un es domāju, ka neizskavi tāds maziņš uzņēmums, ka ir grūti. Es tā domāju. Cik, ka viņam ir 2 benzīni, tā 3. Pilnīgi nabagmāja. Pusē poga. Tavā pusē poga. Kāda starpība? Tad ņemās pa to mašīnu, ieslēdz man ārpusē. Šito es nesaprotu. Kā varbūt, ka ir kaut kāda sūda atblūk pistola. Bet tur kāds gan jau, ka viņam kādreiz izdosies to uzņēmumu attīstīt, lai viņi arī tā šļūtats var nomainīt. Nu, cerēsim uz to labāko. O, pasties, kāds mocītis stāv. Johaidīš. Tā, nu labi, tagad gan mēs varam braukt apguļ uz krautumu. Kur mans telefons ir? Lādē, jā. Emīls galvenais saka, man vacis jāmaina. Kāpēc man jāmaina vacis, ja man normāli viss lādē un viss notiek? Ļoti normāli, šūdz aplīsīs. Tas ir to valodu. Kas tā notiek? Izskatās, ka ne tikai seksuālā dzīve ir beigusies, bet viņš brauc tā, ka viņam tāpat dzīve arī ir beigusies. Tūlēt. Traki. Tev palīdzēt? Puika izstājās klubā, līdz 21 dzīvos, nepieskatīs beibe, nebūs mīlestība, gatavība pārvarēt un sadzīvot ar piedzīvot, un nebūs starpība. Brālība viena tā ir noslēgta pakts, brālis no brālis ir šķīrī, man vēl iepriekšējā nakts, aldu guns vienmēr parādīs ceļu, brīdī, kad virzi šķīrīs kāds dejus to aizliegto deju fakts. Mēs ienākam Zirņos veikalā, es nopērku, kas man jāpērk, šis nopērk, kas viņam jāpērk, un tad tāds, ai, bāc, man maks palika mašīnā. Vai kāda sagadīšanās, vai ne? Jā. Tad tagad man būs nenormāls. Nu labi, šito es te varētu uzsaukt par šīs dienas filmēšanu. Kaut gan diena vēl nav beigusies, mēs esam tukšā, Zirņos bijām veikalā. Tagad jāizbrauc uz saldu uzkrauties un jāiet uz Liepāju ar papīriem. Tā kā darba ir daudz. Tā, Emīl, tur apakšā ir strāvas pārveidotais ierubīja pogu. Ja mēs esam krutē, mums jau ir mikroviļņu krāsnes augšā. Tev salāts arī uzsildīt mikronē? Jā. Tā ir dīvaini, katru reizi, ka ieslēdz mikroni, rācijas sāk šņāpt. Tā. Labi ir, mēs kaut ko ātri uzēdīsim. Es patiesībā pēdējā laikā esmu sācis te iepirkties Zirņos veikalā.
Jo, man liekas, forši atbalstīt mazos. Tā jau nav baigā māksla aiziet uz kaut kādu Rīmčiku, uz Maksimu, uz kaut kādiem lielajiem veikaliem un atstāt lielas naudas. Te, teiksim, vienmēr kaut kāds piciņas, bulciņas ir salāti, vienmēr ir svaigi jau sapasēt. Mierīgi ar smagos te piebrauc, sāk smaržot. Sekundi. Ir karsts. Tā, izslēdz ārā, lai mēs ar āciju varam ieslēgt. Un jā, nu, teiksim, tos mazos veikaliņus, man ik pa laikam patīk iet tādos mazos veikalos, ja tur parasti ir vienmēr kaut kādas tādas lietas, ko nevar nopirkt kaut kādā, tur nezinu, topiņā vai maksimāli. Jā, dažreiz pat vairāk nekā lielojās. Jā. Nu, teiksim, es zinu, ka Jelgavā, es nezinu kā tagad, bet kaut kāds gads atpakaļ, kad Stigā strādāja, Jelgavā pie kapiem, pie apaļa bija oāze. Man liekas, ka oāze viņš saucās. Un atcerās, kādreiz bija ķiršu kola, kas maksāja 2 reiz vairāk, teiksim, kaut kādā Rimčukā nekā standarta kola. Tur to pašu ķiršu kolu tajā laikā varēja nopirkt pat tieši tādu pašu ciparu kā parastā kola. Un tad arī tas bija tāds mazais veikaliņš, vienreiz kaut kā netīšām tur iebrauc. Un tad parasti, labi, tagad es kaut kāds beigos gadus tur neesmu bijis. Bet kādreiz, kad brauc, es vienmēr iebrauc pēc ķiršu kolas. Viņi tādi, nu, ikdienā viņi te katrā veikalā nav, bet tur viņi bija. Un tā varās arī tas zirņos. Kādreiz es visu laiku braucu garām, bija standarts staķikā kaut ko iedīs. Bet, teiksim, nopirkt, nu, cik tie salāti maksāja, cik tie ir 296 grami kaut kādu rīsu, tur surīmī salāti. Eiro 71, mazā piciņa tā tur kaut kā darīs, nezinu, cik viņi maksāja. 70 centi kaut kas tam līdzīgs. Balielam pa lēto, un tu atbalsti mazos. Kaut kā tā, labu apetīti. Ir. Nav kāda -20. Karoči, vēl prikals. Kamēr es krāvos, no kur gala sākt stāstīt. Nāc tuvāk nedzirdēt tā tavā iPhone. Karoči, Edgars Aivars uztaisīs kaut kādu TikTok akadēmiju. Kaut 5 tiktokeri uztaisīt kā pieteikumu, tad es nezinu, kā viņi izvēlās, kurēja tur tiks. Vai pēc skatījumiem, vai pēc kaut kādas oriģinalitātes. Es nav nejausmas. Es sēžu mājās, kāpēc kaut kādi pirmie pieteikumi ir. Es visu laiku dīros, bļāņas. Nu, mašs man arī uztaisīt, varbūt nē, varbūt tā kā jā. Es bēs, sūta reiz, galvenais ir nemīst, es paņem uztaisīt. Un beigās bija tā, ka manam video bija 51 000 skatījumu, man liekas. Bet tur nebija tā nekas īpaši, tur bija tāds, tur redzēju, tur tāds pieteikums bija jāuztais, kāpēc es? Es tur tā īsi, safilmēju, es nāc tā kāds beigās tur video montētājs, safilmēju pa to siksnu, nekad, nu neesmu piespraudzējies, pārēj tagad esmu piespraudzējies, ritīgs tur TikTok vudu, es esmu nenormālākais. Un šokar bija ielikts karoči video par to, kad ir jau pirmie 5 vai 6 bija, man liekas 5 vai 6. Man liekas 5. Un pa manīm arī pateica, ka viņiem patīk tas mans stils, ka viss ir sasodīti, nu, super vienkārši un tā, nu, brīvu plūstoši un tā. Un es tagad domāju, ok, ja viņi ir, piemēram, 5,
tur iekšā tiks 5. Ja vairāk neviens nepiesakās, tad es automātiski iekšā. Jo es jau esmu pirmajā 5-niekā. Nu, tu nevar pakāst, ja jūs esat 5 un tiek iekšā 5, tad jebkurā gadījumā tiec tur iekšā. Jā. Un tagad es domāju, nu labi, es neticu, ka tiks, bet kas būs, ja tiks tomēr iekšā? Ko tad es izdarīšu? Kur es šito likšu? Ko es uz Siguldas koku materiāliem ar papīriem braukšu? Tas viss ir kaut kā jāsameriķē. Nu, no vienas puses varbūt tā kā gribētu būt interesanti, bet man liekas, ka būtu ritīgi sūta. Parās, ka visi saka, ka jābrauc un Kristeram uz Eiropu līdzēt. Ierājas, es aizbraucu uz Eiropu un ierautu kaut kādu vecu vilcēju, veco skānu, tādu kā Optimus. Ej, taču tu galīgi tur iemācītos visu poļu lāmvārdus, tas ir 100%. Nu, tur viss būtu slikties aizbraukties, sačakrāt, visu, ko ir sačakrāt. Un es arī tai pieteikumā rakstīju, ka man ikdiena paiet vienīgi problēma risināšana. Jā. Tā kā labāk, man liekas, ka nē. Bet, ja kurā gadījumā diena nav beigusies, šitā krava mums ir jādabū Liepājā līdz ostai, kur es nevaru filmēt, jo man tur sanāca bišķi ČP. Bet es tik, cik varēs, tik es jums parādīšu, un palielam šī ir pēdējā šīs dienas krāvā. Braucam, nododam un ceram, ka nebūs nekādi piedzīvojumi. Pēdējo reizi, ka brauc ar riteni izšāvis. Kādi ķēri karājās bija. Vajadzēja pateikt. To būtu ieraudzis pietīt, vai? Vajadzēja pateikt par to riteni. Riepu, ka izšāva. Nospļājos, man bez piedzīvojumi. Tu jau pats Es esmu tā atrads no piedzīvojumiem, ka es negribu viņus taču vairāk. Tā bija mani augsts braucam. Šitā es parasti ar Milwaukee Kasparu sasēcu. Un visiem viņa kaimiņiem, jo viņš te pirms skrundas dzīvo. Un braucot garām visu laiku pīpina. Pamiršanās ir gaismā. Es pieļauju, ka kaimiņiem sen jau ir līdz kaklam, bet citreiz man par Kasparam nav jāuzraksta. Es vienkārši uzpīpinu un pēc minūtes atnāk ziņa. Jā, mēs ar sieviņu pamanījām tev arī foršu vakaru. Es drusciņi nesaprotu tos svārus. Piekab rādās šobrīd 23,4. Nu, tas plus mīnus varētu būt diezgan pilni, viņi ir un diezgan resni tie koki. Kā mašīnai var rādīties uz šitām mazajām pustukšajām stojkām 9,4? Kā tas var būt? Tur mazāk vajadzēja būt. Dīvaini. Nē, nu, dirsīs vai kafiju dzers? Mums divas varbūt. Kroč, man atkal iešāvās ideja ģeneratorā stulbs video. Pirmais viršos tolets ir uztaisīts tā, lai kokvedējs justos tā kā mājās, jo tur ir sazīmēts, nu, tur ir mīgliņa, priedīts, augu puķīts, un tā apmēram tur mežā lika lūks. Tas ir diezgan foršiņi par to padomāju. Un tāpēc man ideja ģenerators atkal savārījās un ielikās tik tā kā video. Un tieši tā arī rodās tie mani TikTok video. Tur nevienā momentā nav tā, ka kāds ir baigi tagad sēdējis un, nu, funktierējis. Ko diez tagad parādīt, ko diez nofilmēt. Ieej viršos, attējā un tas TikToks rodās pats no sevim un tā vienmēr man te ir. Jā, bet, nu, tā kāds nav koks nospērs. Mēs atbraucām uz abām asīm, velkošajām bija 9,4, tagad ir 9,3. Tāds būs nospērs koks, kamēr stāvēja kafiju taisīt. Labi, vēl mēs līdz Liepājai neesam tikuši. Mēs tagad esam skrundā, mēs paņemam kafiju. Es atzīstu divas kafijas, viena virša kafija, bet pirmajā vietā man personīgi ir Astarts kafija, abas ir ļoti garšīgas. Un jā, paņēmam kafiju un braucam tālāk. Braukšanas laiks vēl ir 2 stundas un 57 minūtes. Tā kā no skrundas aizbrauks Liepāji, traktors izkrāmē, aizbrauks Zaispu, tur atliek tiem galiem. Video kas? Baļīns, kas nevar sagaidīt to jauno mašīnu. Pa lielam jau salons būs tieši tāds pats. Nu, tiks, protams, viss ir pilnīgi jauns. Bet pirmā lieta, kas būs, nu, traktoristi, kas priekšā uz dakšām vēd bigmais pa ceļu vidu tumsā, bez uguņiem. Nu, tie gan dabūs iepīpēt, jo viņiem tas skāns būs XT versijā un viņiem ir kaut kādi pastiprināties spoguļi laikam. Tā ir vienkārši viss, jo, tas saka, nebūs vairāk tā, ka man tos spoguļus nolauž, bet tagad es tiem traktoriem lauzīšu šos spoguļus. Nu, tas tā bija šī joka. Bet visādi citādi, jā, nevar sagaidīt, jo pirmā lieta, ko es gribu izbaudīt, to pilnīgi super svaigo nullīti iekrāvēju ar būdiņu. Tas laikam ir tas, ko es visvairāk nevaru sagaidīt. Jo, protams, ir forši jauna mašīna, viss tas, bet būtībā, nu, salons ir tāds pats jaunais Scania. Es tagad skatījos, laikam, šī gada, 24. gada Scaniiem. Tiem nāk tagad Teslai lielais ekrāns, kur pilnīgi viss ir uz taču. Nu, viss tur, laikam, pēču, ka rādio, viss ir tāds milzīgs ekrāns.
Bet man vēl būs parastais. Man būs šitāds pats kā šim. Bet jā, galvenais tā būdiņa. Un soli jau, ka tagad kaut kur marta vidū būs, nu būtībā jau ir apmēram jau tas marta vidus. Tas ir 11. Pa lielam jālīdz piekdienai nav, tad jāsāk pimbāt, ka vēl tam uztaisīts. Nu labi, nē. Džekiem tāpatās ir daudz darbu un gan jau būs. Un nav jau arī tā, ka degtu nenormāli, tāpēc, ka šobrīd mašīna ir ar ko braukt un piekab ir, iekrājas ir, viss ir. Tā. Graši, tu atceries, ka tos tā nevar filmēt. Vajag pārāk augsts, pat tādā nekāpšu. Jo es ar viņiem neesmu vienojies par to, ka viņi man tur ļauj filmēt. Tas, kas filmē kabinetu, tas ir savādāk, jo es neko citu tur baigi nefilmēju šobrīd. Bet man jau tur sanāca bišķīt tāds ČP. Bet nu, tas tur gan ir cits stāsts, un tos stāstus es nevaru stāstīt, jo tad atkal viss būs slikti. Tāpēc pieņemsim, ka man viens atgadījums jau ir sanācis, un tāpēc es nevaru filmēt. Kamēr es neesmu sarunājis, bet es arī šaubos, es ar viņiem kaut ko sarunāšu, kad kāds man kaut ko ļaus. Ar kur Rinalds, ne? Nē, sorry, samaloju, tas bija Skāns. Rinaldam bija Skāns, šitas bija Volvo. Kaut kā tā. Tā, es piežam kamerai stop pogu un es eju darīt, kas man te jādara tālāk. Tā, nu, pēdējā krava ir nodot. Laiks doties beidzot uz mājām. Kaut kas tas savizināts. Tā, 1, 2, 3, ne, principā 4 kravas. Laika ziņā varu teorētiski arī vairāk uztaisīt, bet 4 arī tie labs rādītājs. Ja tu tās 3 vai 4 kravas vidēji pa dienu var uztaisīt, tas jau ir pietiekami labi. Ko pēdējiem metri braukšanas laiks ir palikušas 57 minūtes un tikko ieripinājām aizputē. Nu, viss jau diena ir galā. Diena ir galā. Tā es arī pie mājas tur visu laiku savu mašīnu. Man gan daudz diskusijas ir bijušas ar kaimiņiem un blakus māju iedzīvotājiem, kam nepatīk iestalēt mašīnu, bet uz doto brīdi vēl nav neviens aizliegums, kas man aizliegt viņu šeit turēt. Jo benzīntanks mums tāds Kings ir, no Kinga puses braucot, tur zīmju nav. No pilsētas puses braucot zīmju nav. Un kaut kāda zīme, ka, teiksim, stāvēt un apstāties aizliegts, arī šeit nav. Tātad es šeit varu braukt. Man te vasarā notika bišķi tāds viens incidents. Un arī atbrauc policija, noformē papīrus. Nu, īsti nevis papīrus noformē, bet visu pierakstīju. Un es uzreiz pirmais jautājums bija policijai. Es taču te drīkst stāvēt, es taču neko nepārkāpju. Man līdz, kā pareizāk pateikt, līdz vidas līnijai, ne, līdz troķikam ir vairāk nekā 3 metri, minimālais ir jābūt ir 3 metriem. Un man toreiz mērīja, man bija kā vietām 3,30, 3,20, bet nu pār pa 3 metriem. Tā kā īsti es neko nepārkāpju un pagaidām nekas nav tāds kaut kāds aizliegums uzdomāts. Vai es te nevarētu stāvēt, pēc kamēr es varu, protams, to izmantoju, kas nekādi vadās pie mājas ar mašīnu, citiem tādas izdevības nav. Un jā, pa lielam tā arī kaut kā pagāja man tā diena. Šodien nekas tāds super interesants nebija, bet šis visi video bija viena darbdiena. Es esmu aizvedis 1, 2, 3, nu būtībā 4 kravas. Tā pirmā krava tā tur bija pa 3 krautēm salasīt. Tur arī diezgan laiks pagāja, kamēr salasīja. Bet kaut kā tā šoreiz gribējās, lai tas video ir kaut kāds mazliet savādāks nekā citas reizes, jo tad es tur pats tur filmēju. Man liekas, ka Inčigri izskatās, ka Emīls ir līdzāk, ka viņš no malas nofilmēja, kā es tur visu daru. Un kaut kā tā. Paldies par skatīšanos un Emīlam šondaļ brīvlaiks, gan jau mēs vēl kādu video saražosim. Paldies par uzmanību, čau!